Čau! Mani sauc Šarlote, un es sveicināts manā YouTube kanālā. Gribēju teikt manā pirmajā video, taču tad es nedaudz melotu, jo pirms vairākiem gadiem es šajā kanālā veidoju video, un ja tu esi vēl no tiem laikiem, tad čau vēlreiz! Prieks tevi te redzēt! Es esmu izlēmusi, ka es vēlētos pamēģināt paturpināt šo teiksim tā, YouTube ceļu, un es, protams, vēlētos, lai jūs man pievienotos, taču es ticu, ka pirms tam jūs vēlētos nedaudz vairāk saprast, kas esmu es un ko es jums varu piedāvāt un ko es jums vēlos rādīt šeit. Tas ir arī iemesls, kāpēc esmu uztaisījis šo te pirmo iepazīšanās video. Nedaudz pastāstīšu par to, kas esmu es un ko es jums šeit vēlos parādīt. Ceru gan, ka šis video nebūs tāds ļoti haotisks, jo ir ļoti grūti izstāstīt, kurš būtu tās svarīgās lietas, ko jūs vēlētos zināt par mani, lai saprastu, vai mums ir kāda dzirkstelīte, ja? Lai jūs man pievienotos. Taču es ceru, ka šis būs tāds feins sākums, un jā, es domāju, laiku liek netērēsim un dosimies skatīties un iepazīties. Tā tad sāk jau lidināties odi un jau sāks satums, tāpēc es centīšos ļoti īsi pastāstīt par sevi un par to, kas šeit notiks, bet šis ir jau man kāds 4. mēģinājums vispār uzfilmēt šo video, tāpēc es ļoti centīšos panākt to, ka šis arī ir pēdējais. Bet jā, esmu gatava iepazīties. Kā jūs minēju, mani sauc Šarlote, esmu 24 gadus, 23. Dzīvoju Rīgā ar savu draugu un kaķenīti Mūnu. Iepriekš dzīvoju Ogrē, ārprāts. Iepriekš visu savu dzīvi esmu dzīvojusi Ogrē. Šobrīd studēju multimediju komunikācijas 1. studiju gadā. 3. reizi jau mēģinu dabūt bakalaura diplomu un ļoti ceru, ka šī arī būs pēdējā reize. Nevis es ļoti ceru, bet šī būs pēdējā reize, jo es esmu pateikusi, ka no augstskolas projām es varu iet tikai un vienīgi ar diplomu rokās. Tāpēc turēsim īšus, ka man tas izdosies un ka jūs arī piedzīvosiet šo te vēsturisko momentu. Brīvajā laikā es ļoti aizraujos ar fotografēšanu. Man patīk fotografēt gan citus cilvēkus, gan arī sevi. Es esmu sapratusi, ka fotografēšana ir mans tāds radošais veids, kā izpausties, jo, piemēram, ja citiem tā ir zīmēšana, citiem tā ir mūzika, tad jā, man tā ir fotografēšana. Par cik es nemāku ne zīmēt, ne dziedāt, ne spēlēt kādu instrumentu. Ar fotografēšanu, jā, es aizraujos aptuveni kopš pandēmijas sākuma. Tad es sāku taisīt kreatīvos, radošos pašportretus. Tiešām ir tas mans veids, kā es radoši varu izlikt savas sajūtas un domas. Fotografējot citus cilvēkus, mans tas lielākais dzinējs ir tās ziņas, ko es saņemu pēc fotosesijām. Kad cilvēks saka, ka ārprāts, es nekad nebūtu iedomājies, ka es tik skaists esmu, ka es tik labi izskatos. Tā ir, ka fotosesijas, manuprāt, ir ļoti labs veids, kā paskatīties uz sevi no kāda cita cilvēka skatu punkta, jo mēs ikdienas steigā ļoti bieži pat mēdzam nepamanīt, cik mēs skaisti esam. Un dažreiz ir nepieciešams, jā, tas cits cilvēks, kas tomēr parāda to, ka mēs patiesībā esam tik burvīgi. Tas ir mans tāds lielākais dzinējs manā fotografēšanas ceļā, tā teikt. Jā, man arī ļoti patīk filmēt video, kas ir arī iemesls, kāpēc esmu šeit. Un jā, arī kaut kur pandēmijas sākuma, kā jau ļoti liela daļa cilvēku, es sāku filmēt TikTok video. Un vēl joprojām tur ik pa laikam parādu, ko es fotografēju, kaut kādas ikdienas ainiņas, kas principā arī ir tas, ko es vēlos darīt šeit, tikai nedaudz garākā un izplastākā formātā. Vēl nedaudz runāju par maniem hobijiem un interesēm. Man ļoti patīk rokdarbiņi. Viena no tām lietām ir tamborēšana. Man tā sezonāli uznāk, un tagad ir rudens, kas nozīmē, ka nu jau man šeit aiz stūra stāv tur tā mana vēlme uzsākt kādu jaunu projektiņu, kuru es nepabeigšu. Jo, jā, man vienmēr ir tā, ka es iesāku kaut ko tamborēt, un tad es viņu nepabeidzu, un tad es atkal iesāku kaut ko jaunu, tad atkal nepabeidzu. Domāju, daudz no jums mani ļoti labi saprot. Pirms es pārvācos uz Rīgu, es arī iepriekš dejoju tautas dejas, taču tagad kādu laiku esmu paņēmis pauzīt, jo cenšos saprast, kāds ir mans tas skolas grafiks, un vai es varu apvienot skolu darbiņu un vēl dejas. Bet ļoti ceru, ka man kādā brīdī būs tāda iespēja atgriezties tautas dejās. Šobrīd arī meklēju
kolektīvu, kuram pievienoties. Tā kā, ja tev ir kāds foršs B grupas kolektīvs zināms jauniešu, ja, tad droši var dot man ziņu, jo es tiešām ļoti vēlētos pievienoties kādam foršam kolektīvam. Varbūt kāds interesants fakts par mani. Es iepriekš esmu nodarbojusies ar tramplīnlēkšanu. Es ar to nodarbojos kādus 11 gadus, līdz man palika kaut kādi 17 vai 16, kad es sapratu, ka es vispār savā dzīvē ar to nevēlos nodarboties profesionāli un ka tas laikam nebūs tomēr mans. Bet starp citu, ja tu esi vēl te no maniem pirmsākumiem, tad man arī bija video, kurā es stāstu par to, kas ir tramplīnlēkšana. Tā bija tāda liela daļa no manas dzīves, taču tas vilciens, diemžēl, ir aizgājis. Lai gan es pavasarī piedalījos sacensībās atkal pēc aptuveni sanāca kaut 5 gadu pauzes, un tas bija tā ļoti dīvaini, bet es pierādīju sev, ka es varu izdarīt tādas trakas lietas, kas bija ļoti stilīgi. Jāsaka tā, jo pārsteidzu sevi un ka es varēju saņemties un nolikt no tā tramplīna pēc tik lielas pauzes. Tā kā jā, tas arī bija tā ļoti, ļoti forši. Es domāju, ka varbūt, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši man varat rakstīt, un es varētu tā periodiski uztaisīt tādus Q&A, vienkārši videoklipiņus, lai jūs varētu labāk mani iepazīt. Un tagad es domāju, ka mēs varētu ķerties pie tā, ko tad jūs šeit redzēsiet šajā kanālā, kamēr vēl nav galīgi satumsis. Jāsaka tā, ka es varbūt 100% vēl neesmu pārliecināta par to, ko es šeit vēlos jums rādīt, bet noteikti tas būs saistīts ar fotografēšanu arī, par cik tā ir liela daļa manas dzīves, un tas ir mans tāds lielākais hobijs šobrīd. Es domāju, ka tas vairāk būtu saistīts ar pašportretiem, pirms kaut kāda knīfiņa, kā taisīt pašportretus, un kas tas tāds vispār ir, un kāpēc to vispār es daru, un kāpēc tev to vajadzētu darīt, varbūt iedrošināt. Jā, tad noteikti es vēlētos taisīt arī kādus vlodziņus, tādus ikdienas, vai arī, piemēram, parādīt kaut kāds piedzīvojums, kad es dodos kaut kādā ceļojumā vai braucienā, par cik es šovasar esmu ļoti, ļoti iemīlējusi dabu, tad es arī ceru, ka biežāk sanāks atrasties pie dabas un parādīt arī kādu daļiņu no tā jums. Un es arī noteikti domāju, ka ik pa laikam šeit būs kāds humpalu hauls, par cik es esmu ļoti liela humpalu mīle. Es esmu nelabojami liela humpalu mīle, tāpēc, jā, noteikti kāds hauliņš arī šeit parādīsies. Kaut kā tā, šobrīd izklausās, ka man ir tāda doma jums šeit rādīt no vispa bišķiņam, bet es vēlētos saprast, ko jūs šeit vēlētos redzēt, un ja jums ir kādas vēlmes, ko no šī visa manas piedāvātā jūs vēlētos redzēt vairāk, tad droši rakstiet komentāros un centīšos izpildīt šīs te jūsu vēlmes, jo tāpēc jau es šeit esmu, lai radītu saturu, lai radītu video, kurus jūs vēlētos redzēt, lai mēs varētu tā labāk sapazīties un saprast, kas patīk jums, un jūs varētu saprast, kas patīk man. Un tāpēc es ceru, ka mums izdosies izveidot tādu foršu YouTube ceļojumu kopā. Es domāju, ka tas arī būs viss šim te manam pirmajam video. Ceru, ka šis tev iedrošināja man pievienoties un ka mums izveidojās kāda dzirkstelīte, jā. Ļoti priecāšos, jā, nospiedīsi subscribe podziņu, un tad jau, lai tev super duper izdevusies šī diena, un tiekamies nākamajā video. Tā. Ups, tas izpās!